Jā, nu ļoti ekskluzīvs brauciens, tiešām, ne? Pirmo reizi mūžā es kaut ko tādu vispār skatos filmu un... Tas turismā, tas ir pa Latviju vai kaut ko tālāk arī? Turismā? Nē, es viesnīcā strādāju, bet tur jau, nu, no visas pasaules cilvēki jau visu laiku. Ja viesnīcā, jā. Par administratoru, bet baigi interesanti. Es tā kā caur tiem cilvēku stāstiem ceļoju pa visu pasauli. Nu, es esmu atklājis, ka tā arī tā var ceļot. Tā kā... Jāatšķir, vai ir tā patās arī? Protams, jā, nu, bet nevar vairs atļauties. Bet tas ir skaisti, jā, un ja to vēl novērtē ar vien vairāk, tad jau, jā. Nu, piemēram, es nopirku pie brīdi, un tādu, nu, valkam, nu, kas piekabinājums aizturēt. Jā. Nekāda vaina. Nu, ar sievu, jā, ar ģimeni, tā kā. Nu, jā, visi kopā netrauc. Nu, tieši tā, jo tad viesnīcā nav jāmaksā. Jā. Tas jau ir pats galvenais, kur aiziet tā nauda. Mēs izbraukājām 2 nedēļas, par vairāk iznāca pa Norvēģiju. Jā, tik tālu? Un mēs tikai 2 naktis apstājāmies kempingā. Tā kā uzlādēties, jā, un tur uzpar... Man īsti pat uzlādēties, ne, bet vienkārši bija tāds variants, ka mēs atstājām kempingā to trailerīti un paši iebraucām pilsētā. Jā. Vienreiz bija Trondheimā, mēs iebraucām, tur izsteigājām. Un tad otrais mēs Norvēģijā aizgājām uz Troļļa mēli. Aha. Tas ir pārgājiens. Tas ir... To vērts, jā, tā kā. Tas ir to vērts, jā. Forši. Tie 10 kilometri uz vienu galvu kājām, pa klientiem. Un tad esi uz tās Troļļa mēles, un tad ej 10 kilometrus atpakaļ. Kādā gada laikā? Vasarā mēs bijām. Jā. Mēs bijām augusts sākumā. Forši. Jūs jau šoferīši nevarat droši vien arī bez tāda veida, nu, ceļošanas. Tas jau ir asinīs, nu, ka kaut kur ir jābrauc. Vai ne? Jā, un tad mēs nekā Norvēģija, un tur ir viens dabas parks. Es gribēju aizbraukt, tur beidzas zeme. Kā? Tas ir Nordkaps. Tā saka? Tur beidzas zeme? Jā, tur viss tur beidzas. Kā? Tālāk ir okeāns. Jā? Tas ir tālākais punkts, kur tu vari aizbraukt ar mašīnu. Un tur tiešām beidzas. Tur viss tur tāda klints un tikai jūra. Vairāk nekā nav. Interesanti. Tas ir pēdējais, tas ir galapunkts. Tur viss. Tur man ļoti gribējās aizbraukt. Tas bija viens. Nu, un tad aiziet uz to Troļļa mēli. Tas arī tas pārgājiens bija, nu, tāds ļoti iespējams. Ja man vienkārši kāds stāstītu, bijām uz Troļļa mēli aizgājuši un tā. Nu, protams, tu aizgājāt, bet, kad tu esi pats aizgājis, tad tu saproti, kas tas ir pa gājienu vispār. Es tādu pirmo reizi vispār dzirdu. Tādu Troļļa mēli. Nezināju. Par to malu kaut kur es biju dzirdējusi, bet to Troļļa mēli es nezināju. Nu, tas ir, es domāju, ka nu, ļoti daudz cilvēki ir aizgājuši. Bet tā ir tā kā dabas taka? Jā, tur tāda taka, pa klintīm, pa visur iedēju, un ka beigās iznāk, nu, tāda, nu, tieši kā Troļļa, nu, kā mēle. Jā. Un uz tās mēles var uzkāpt. Interesanti. Tas ir 600 metri virs, nu, tāda aizata tāda. Jā. Man tagad ir jābrauc uz bildīt, es nevaru... Nē, brauciet, nekādā gadījumā. Es pastīšos Googlē. Jā, Googlē var pastīties. Bet aiziet uz turien, tas ir vēl. Nu, vot šitā, kad cilvēki iesaka kaut ko un pastāst, tas jau ir tas vērtīgākais. Tad, nu, no dzīva, kad tu esi saņēmis to informāciju, tad arī gribās apskatīt uzreiz kaut ko tādu. Pagājušā gada mēs izbraucām Horvātiju. Arī ļoti skaisti. 2 nedēļas. Tanī Plitvicā? Plitvicas tie ezeri, kur ir? Arī bijām, jā. Tad mēs bijām arī tajās alās, stalaktītu alās. Aha. Un
tas arī tāds dabas, tiešām tāds dabas. Jā, un man vienreiz stāstīja viens turists, ka viņiem no grupas, sanāk laika aptēm viens nolauza to staltījumu uz mūžiem izraidīja no valsts. Tā kā nekad vairs nezinu. Jā, viņš izauga 100 gados 2 centimetri, viņš izauga. 100 gados? Jā. Viņiem ir vairāk kā 5 miljoni gadu tam te jālai. Oho. Jā, tas ir tāds... Rekur ir tāda droļa mēle. Wow. Rekur, te mēs esam. Rekur tāpat. Burtiski. Burtiski mēle, jā. Super. Un te ir tur aiza. Tur ir jau cita. Jā, tur jau tie dabas skati vien jau ir. Rekur, es te bišķi tur atmanīt, tur, lai viņš nenopīt. Aha, super. Paldies. Tā ir tā droļa mēle, tas ir, tieši tas ceļš. Ir 20 kilometri.